Zviedrijas krasts ir redzams, tuvojās. Šitā ir izeja, vai ne? Tur tālumā jau var redzēt. Laikam, ka nav izeja. Atsakot, esam nodzīvojuši apmēram līdz pusstundai pirms jau tā kā pienākšanas laika. Lai gan skaitījās, ka tas, ja nav nopirktas late checkout pakalpojums, tad vispār jāvelkās ārā jau bezmaz pusotru stundu. Wow! Super stulbi! Bet tā atskanēja tikai paziņojums par to, kad ir aicina brokastīs, bet nevienu jau tā konkrēti ārā nedzina, ka jāvelkaties ārā no kājītēm visi, kas nav nopirkuši late checkout pakalpojumu. Tāpēc mēs te vēl kaut ko dīdamies, cik vien iespējams ilgi kājītē. Ja mēs esam premium nopirkuši. Mēs neesam nopirkuši. Esam. Esmu uz jūras, tikai saulē. Kā vajag uztamšināt? Kad es... Spied uz gaišumu uzspied. Tā to izdara. Tur ir vēl viens kuģis ļoti tālu, es nezinu, jūs varat redzēt. Vai tur ir kuģis? Jā. Ko? Neko. Vienkārši uzmanīgs esi. Tur Zviedrijas krasts. Kāpēc neviens cits nevar paunām, bet mēs tikai esam ar paunām. Zviedrija raksturīgās klinšainie krasti un salas. Apauguši ar kokiem, forši tā izskatās. Interesanti, pliki koki. Man vienā no tiem putnus ir tupuši uz vienas salas. Smējos, ka putni noēduši kokus, lapas. Lēnām tuvojamies piestātnē jau, bet vēl neziņoju, ka ieiet uz mašīnu klāju. Šausmīgi nogarlaikojoša gaidīšana, kad ļaus iet tiem, kas uz otrā deka klāja tur mašīnas arī. Tiem, kas tur 3., 4., 5., kurā klājā, tiem jau ļāva aiziet, bet mums te vienkārši sēžam. Pulkstens jau ir jau stundu pēc, kad faktiski vajadzēja jau ienākt ostā. Ienācis viņš ir. Reāli pienācis, tā kā stundu jau vēlāk tagad ir. Mēs sākām braukt no šitās te prāmju ostas Nīneshamnā uz Stokholmu. Mums tagad rādās 71 kilometrs un pagāja kaut kāds laiciņš, kamēr varēja pieslēgties šitam vietējam internetam, nezinu kāpēc. Man automātiski nereģistrē tīklā, vajadzēja meklēt manuāli, piestājām malā, meklējām manuāli. Bet tagad rāda, it kā brauciens, bet kaut kādi maksas ceļi pa vidu. Nevar aizbraukt normāli tā līdz Stokholmai iekšā, tā vienkārši kaut kur maksas ceļi, neskādā veidā tur būs atkal jāmaksā. Es par to neesmu neko skaidrojis, neko lasījis, kādā veidā tas ir jādara. Tā redzēs.
sāka degt, ka priekšēji riteņi tā kā savērsti rādās. Braucot te bija visādi, nu tādi līkumi un tā, un man tā likās kaut kas tā kā dīvains, bet nezinu, ko tas nozīmē tagad. Kā sākās ārzemju ceļojums, tā kaut kas tāds. Vai glabā māja tā sarkanā. Atbraucām uz to mūsu vietiņu, tāda smuka, klusa vietiņa, kur ir tādas mājiņas, kur it kā vajadzētu būt vietai, kur noparkoties, jo es sarunāju ar to viesnīcas, nu tā apartamentu īpašnieku, ka varēšu atbraukt ātrāk, noparkoties, jo Stokholmā vienkārši ir murgs kaut kur atrast, nu, drausmīgi dārgas tās stāvvietas visur ir, un pat pie lielveikaliem pat ļoti tālu no centra pa brīvi ir tikai tur 2 stundas pirmās. Un te es domāju atbraukt uz to vietu, kur mums ir jābūt. Šitais numurs 26B. Un kaut kur noparkoties, bet te jau vietas nav. Un viņš teica, ka varēs arī no rīta atbraukt. Nu, kaut gan iečakoties mēs varam tikai kaut kādos 3. Bet reāli te ir viss ciet. Nu, 26B tas būtu šitajā malā mums. Tagad nekur nostāties nevar. Kaut gan viņš solīja, ka varēs. Interesanti, viņi te tās mājas uz tām klintīm uzbūvējuši. Apakšdaļā laikam ir garāžas, un tad krietni vēl paceltas augšā tās mājas. Ko lai mēs tagad daram, nezinu. Atstāt mašīnu kaut kādā nelegālā šitādā vietā, kur noteikti sots pēc tam būs milzīgs. Kas tā ir par tādu ķipa pietur, bet kam te viņi domāt nejūt, tā vienkārši var atbraukt un atstāt mašīnu. Kaut kāds smart PAB, kaut kāds numurs, kaut kas. Nesaprotu, kas tas tāds ir. Tāda smuka vietiņa, kā blakām tieši būtu, bet te var turēt, nevar turēt. Beidzot noparkojam, tur aizbrauc viens tāds, nu kaut kāds tāds tumsnējs tajā Tesla, ar baltu Tesla prom. Mēs reiz ieparkojamies tajā vietā, viņš to daļu arī brauc atpakaļ, es nezinu, kas tur, bet mums bija atļauja, ka mēs pie tās mājas varam jau tagad no rīta noparkoties. Un te ir interesanti, ka šito ej, un te tādai, tā kā mums Latvijā pokaiņi apmēram visur. Nu, restīvi parasta vieta, nu tāda akmeņi visur mežā. Jā, pat arī ir kāds grausts, bet kārtīgi sasekts. Mierīgs klus dzīvojamais rajons tāds. Atbraucām līdz Sēdermalmei. Ejam kaut kur skatu punktus paskatīties. Vienlaiks vajadzētu kā arī tūleti, bet nekur metro stacijās nekur nebija štajās te, kur bijām. Kas viņam ir? Nogos. Baigā lampa paradīze. Sēdermalma, laikam, mans mīļākais Stokholmas rajons ir. Te ir daudz tāda augšskatu pozīcija, panorāmisko, un tās ieliņas ir šarmantas. Ir arī tādas ar pavisam mazām koka ēkām, senākām. Ir šitādas. Vairākās Stokholmas apmeklējuma reizēs
nebiju vēl uzgājis uz šitās pastaiga, kas aizved līdz tam Katrīnas liftam. Te no Sēdermalmas puses tāds pastaigu gājiens, te viņš vēl tālāk tur turpinās. Šitā vieta, laikam, lejā, tur, ka tās kāpnes un tas mūris. Tā vieta man likās, kad es te biju pirmo reizi, vai? Nē, viena no pirmajām reizēm tā man likās tāda, ka es tur kaut kas uzsita tāds pēkšņi, it kā es būtu to kaut kad jutis, kaut kad dzīvojis. Tur tāds baigais deja vu spēcīgais. Tieši tā senākā vieta, tieši tas mūris. It kā kāda no manām iepriekšējām dzīvēm būtu te bijusi. Tā te ir tas Katrīnas lifts pašā galā. Un te pavarās. Te mūžīgi tas Stokholmas centrs ir tādā tā kā kaut kādā mūžīgā, kaut kādā tā kā būvlaukums mūžīgais. Te kaut kas vienmēr kaut kādi krāni, labi, šoreiz ir salīdzinoši mazāk. Bet jā, te tā satiksmes infrastruktūra. Te ir kaut kas izbūvēts, tas bija pēdējais, ko viņi būvēja, te kaut kad gājēja infrastruktūra. Šī ir Sēdermalme, tur ir centrs un vecpilsēta. Kaut kā baigi patīk arī šitā māja. Tās granītīgais, tā fasāde un koka tā kā logu rāmji. Kaut kā kopā viss tā forši tādu noskaņu rada. Es nesapratu īsti. Iespējams, ka es vienīgais to saprotu. Nezinu, vai tu saproti? Ko? Vienkārši normāli. Bet man tādu šārmu uzsit kaut kā. Kā apzīmēta mašīna. Jā, zobus redzēju. Tāda smuka mājiņa, bet visi izbojā tās dzeloņu grātis. Kāpēc tādas tur ir? Kāpēc tādas tur ir uzliktas? Šarmants rajons, riktīgi šarmants. Ka esat Stokholmā, nāciet uz Sēdermalmu pastaigāties. Tepat arī kārtējies skatu vieta. Uz tajā mājā dzīvot, tepat pie tādas skatu vietas. Superīgi. Iztēlojos kaut kur šitādā, vai drīzāk mūrmājā, bet, tajā romānā, restīvi, meitene ar puķu tetavēm, Mīkels Blomkvičs, žurnālists, dzīvoja kaut kādā ar skatu. Man liekas, viņš bija Sēdermalmē un ar labu skatu. Viņš teica, neliels tā kā jumta dzīvoklis ar skatu kaut kur uz pilsētu. Tā kā es pieņemu, kaut kur šajā rajonā tas varēja būt iztēlots. Vai nav šarmantas ieliņas un ēkas. Jā, šis rajons ir Stokholmas Montmartre vai kaut kas tāds.
Tas ir tā kā ģitāra. Vajag patīk Stokholmā tas, kā viņus tam klintīm būvējās. Tas ir cik superīgi. Fjallgatan vēl viena skaista ieliņa. Ko tu, Gusti, gribi darīt? Viņš metīs kūleni un ripošot tur tā uz leju. Bet šobrīd viņam ir bremze priekšā nolikta. Nu labi. Nespiedu bremzes pedāli, kāpēc es neieju? Te ar kaut kas tāds smuks izskatās. Te ir kafejnīca, jā. Smuki. Ja vajag kaut kādu omulības definīciju, tad Södermalm is it. Šeit dzīvot, jā, tā būtu viena no tām vietām, kuras esmu bijis vispār, nu, daudz, kur esmu bijis un daudz vietas forši, bet šī ir viena no tām, kur, piemēram, ja man būtu miljoni kontā, tad es izvēlētos vienu no vietām, kur nopirkt nekustamo īpašumu kaut kur šajā rajonā. Baigā klinšainā apakš tai mājai, arī šitai. Tā citādāk, laikam, te nav, nezinu, kā te viņi speciāli taisīt tā vai kā. Un te ir ļoti maza satiksme. Labi, šitā ieliņa varbūt liekas maza, bet tur viena bija tāda reāla centrālā maģistrālā lielā iela, bet tur arī nebija satiksme, gandrīz nemaz. Tāds kluss, mierīgs rajons. O, cik tur smuki. Kāpnīca uzien. Un visu laiku paralēli šeit ir skatu vietas. Ej, to nost. Tie, kas te dzīvo, viņi redzēja visu Stokholmu. Tā, nenofilmē, ēdam McDonaldā. Te tak var bildēt un filmēt bez apstājas. Ko tu saki? Tas jau varbūt kaut kāda ķēde, varbūt citur vēl kaut kur ir. Tā tajā foršā perspektīva. Un te sākās tā Monteliusvāgen, tā ainaviskā iela, kas vedīs atkal gar skatu vietām. Mums šeit jāiet, Gusi. Kāds te tas reliefs un augšā lejā un tiltiņi pāri un... Lūk, šeit taka gar apbūvi, kas Södermalms apbūvi, un te pavarās skatu vietas, kurā Stokholma atkal kā uz dēlnas. Tik žēl, ka saulīt nespīd, tas vēl te pietrūka. Un tik ilgi te gaidīju. Medīju to saulīti, kamēr arī sagaidīju saulīti. Interesanti, blakām novēroju vēl vienu tādu fotogrāfu, arī bija viņa tā stāvēja, kad bija ēna, tad nebildēja, kad sāka parādīties tā saule, tad sāka bildēt, kad uznāca, ka lēna, tad aizgāja projām.
Jā, tas, kā viņi ir izveidojuši arī, nu, tas, protams, višķi bojā skatu, jā, viss tās autostrādes un dzelzceļa līnijas te pa to vidu iet, bet toties tagad pirmdienas rītā, iedomājies, 8, tieši 9 izbraucām visai pilsētai caur pašu centru. Nevienā brīdī nekādas apstāšanās vai kaut kādas sastrēguma, vispār nekas tāds. Vienkārši bez apstājas mierīgi aizbraucām līdz tai kistei cauri visai pilsētai. Nu, tādu infrastruktūru uztaisījuši, ka patiešām. Ja nevajag, tu vari izbraukt cauri centram, tur caur tuneļiem un tam līdzīgi. Ja nevajag tev apstāties pašā centrā, tur izbraukt cauri mierīgi bez kādas bremzes. Kāpjam augšā pa kārtējo smuko ielām. Pasties, kā šitā māja, tāda zema reāli, ne? Redzi? Jā. Uz vēl vienu skatu vietu. No tās pašas Sēdermalmes. Te var veselu dienu pavadīt Sēdermalmē pilnīgi mierīgi. Mēs jau esam lielu daļu dienas te pavadījuši. Ko? Jā, tava krāsa pieskaņotā. Šoreiz filmējienā. Kāds tāds kā kadrs, kad tu izrādi, ķipa. Kaktus, tu domā? Mantiņas arī, bet arī kaktus interesants pūkains. No tādām plīņšu. Kur tu esi? Mēs tur neejam. Kāpēc tu tur? Un te tāds līkums. Apsties gusis tavējais. Līkums, aiz kur tu nezini, kā izskatās un paej. Un tu ieraugi? Nu, jā. Ne, smuki. Un šita taka ved tālāk uz augšu, uz to skatu vietu. Tādā dārzu pilnīgi pilsētiņā iekšā tā ar laikam jānobildē šitais skats. Un esam atnākuši uz kliņšaino skatu vietu. Jaunieši iecīnītu, ko es atceros arī no pirmās reizes, ka es biju. Ne no pirmās, bet no vienas no reizēm, ka es biju Stokholmā. Paceļamies virs pilsētas jumtiem. Skinnervik vai kaut kā Skinnerviksen berg vai Skinnervik berg vai, ielikšu precīzāk, kā šo kalniņu sauc. Bet te ir atkal viss Stokholma tavā priekšā. Un tas, ka tās klintis visur, tas tādu foršu, tādu stabilitātes sajūtu dod, liekas, tu vari būvēt mājas uz viņām, tu vari rakt metro tuneļus viņās iekšā, tur tev skaidrs, ka nesagrūs nekas. Līdz šai vietai, ja tur tajā iepriekšējā vietā, kur mēs bijām, vairāk dzirdējās tādas starptautiskas valodas, tur vācu, tur spāņu, tur angļu, tur itāļu, tad šeit pārsvarā zviedru, šeit vietējie, to es ar toreiz ievēroju, šeit pārsvarā vietējie jaunieši nāk un sēž, tik turisti, lielākā daļa tik tālu neatkuļās. Ienācām tādā vienkārši tāds mazs basēniņš ir daudz dzīvokļu māju iekšpagalmā. Tu nemaz neiemērksi. Slinkums, jā. Tas vien kāda atšķirība šeit ir pārtikas veikalā, kad šeit ir zāles dabūnamas, kas Latvijā nav.
bet nav neviens alkohols dabūnams lielā pārtikas veikalā. Nu, nekāds alus, ne sidrs, nekas pilnīgi. Velo maģistrāls. Tās arī te ir laikam labi attīstītas un sakārtotas, cik var spriest un cik ir dzirdēts. Pārgājām pāri Vecpilsētai cauri un tagad ejam uz centru, ja tā varētu teikt. Smuks vakars beigās šodien sanāca, saulains un silts tāds. Nav pa karstu, nav pa augstu. Atnācām te uz centra parku, aizmirst, kā viņu sauca. Būs strūklaka atkal, kur gan jau gribēs izstaigāties. Reku, tur priekšā tā strūklaka ir. Šitā vēl nē, bet tālāk būs. No Kaķīša līdz Lauvai, ja? Viņam esot misija pieskarties katrai strūklakai. Viņam tās strūklakas ļoti patīk pilsētās, parasti kā arī pagājuši gadu mēs, ja skatījāties Polijas un Čehijas ceļojumu, bijām arī Vācijā, Dreznē vienā dienā, tur daudz kur arī, kur bija iespēja to brīdi iekšā strūklakā. Un vēl senāk, vēl iepriekšēji, tur 22. gadā, kad mēs braucam tajā reizē arī viņš tur gāja. Mēs to pamērcējam vienkārši kājas. Te gan mazo šahu spēlētāji, gan lielā šaha spēlētāji. Tātad cilvēki pavada laiku atpūšoties publiskajā. Ļoti, ļoti daudz to cilvēku, jo nav pārāk laikam liels tas parks un centrāls tāds, un tad tā kā ļoti tāds piebāsts tādā ziņā, nu, dzīvīgs. Ko ir sistēma... nevajag uz tā. Sistēma Balāge, tas ir speciālais KLC ChatGPT alkohola veikals. Tur pārdodas alkohola, kas ir stiprāks par 3,5%. Parastajos tikai līdz 3,5% pārdod kaut kāds vājos sidriņus un alus. Un šitie specializētais valsts veikals. Tātad staigājam vakara pastaigā pa centrālajiem rajoniem. Šeit Kungstornen šitie torņi. Viņi ir divi īstenībā. Nevar otru redzēt īsti. Izdzērām sidrus no tā veikala. Diemžēl to stūri plānu laukumu, kas stop uz to. Tur to superīgo vienu no foršākajām ēkām vispār, kas Stokholmā ir. To tur rekonstruēja tagad, nu tā kā atjaunoja, renovēja. Līdz ar to viņi bija stalažās iekšā un nevarēja ne apskatīt, ne nobildēt. Tie ir interesanti, tie nav mākslīgie, bet īstie ziedi, kas no šitādām kabatiņām aug ārā. Un tādā veidā ir apzaļumota Green Hub, redzi? Mājas ieeja. Šeit. Tad varbūt varēs apsēsties tajā, kur mēs tūdaļ būsim. Tāds iekšpagalmiņš, tur tāds parciņš būs, tur ir tā kā Stokholmas peldbaseins, nu tas ir iekšā peldbaseins, bet ārā ir parciņš, nu iekšpagalmā ir parciņš.
Jūgens stilā viņš ir. Ārā. Peldu baseins. Tur jau netiks. Izrādās te baigi dzīvīgā iela, kur iet uz to centrālu bādet baseinu. Tā, kur viņi tagad palika. Tā, reku tas peldu baseina mājas iekšpagalmiņš. Skaisti. Nu jā, es nezinu, vai te ir kaut kur pasēdēt, bet parciņš te ir. Nu, ko es jums teicu, vai nav superīgi? Ir šeit jūgenstila noskaņa, ko piedod tā ēka un ieejas vārti un viss tās. Nu, labi, metāla vijumi varbūt nu tik ļoti tieši šeit, bet nu ir daļēji. Un tā interesanta skulptūra, to vēl parādīšu no otras puses. Vai nav superīgs skvēriņš? Oi, kas tā nu? Oi, dieniņ, pagaidi. O, šitas arī ir tā kā jūgenstilīgs, paga. Šitāda tā skulptūra. Tātad viņš tur jāj uz zivs un zivī pa degunu nāk ārā tas ūdens. Šeit ūdenī arī ir daudz zivju. Kā ne te pamanījis, nemaz nebija pamanījis. Oranžās tās klasiskās un te vēl tādas baltmelnraibas. Jā, šis partiņš tāds interesants, ka viņš tāds, es jau biju viņu redzējis bildēs, bet tāds tā kā es viņu iedomājos, apmēram viss tas feelings, apmēram tāds, kā es iedomājos, tāds foršs tāds, neliels iekšpagalms, baigi smuki apzaļumots. Ar jūgenstila visu šito stilistiku un pieskaņu, tāds baigi foršs un amalīgs. Tālūk tā baznīca, kas mums šodien tāds pēdējais objektu mērķis. Bet te uznācām tādā uzkalnā, kaut kāda observatorija vai kaut kas tāds laikam ir. Un paskatāmies, vai te nebūs kaut kāda vieta, kuri koki brīvāki. Un pavaras skats. Tā ir šitā vieta. Laikam esam bijis šeit. Arī. Jā, un šī baznīca man šķiet iespaidīga. Esmu arī pie viņas otro reizi, kā izrādās, jau bija aizmirsies. Pirmajā reizē mums tur viens labs zviedru cilvēks uzdāvināja lietus sargu, jo toreiz beiga lija, un mums nebija lietus sarga. Tas bija, kad es ar brāli vēl ceļoju pirms 2008. gadā, nu jau gandrīz 20 gadi drīz būs. Bet ļoti smuka baznīca. Lūk, baznīca tūplānā. Ļoti skaisti, harmoniski un iespaidīgi, manuprāt. Ko? Jā, tur var iet pa apakšu. Caur klinti, wow, kruti. Tur jau kaut kā jāuzbrauc droši vien tad augstāk, ja pat baznīca jau tur augstāk sākās.
Tās mājas ir smukas, pieskaņotas tā kā stilā tai baznīcai. Stokholmas metro. Plašumi. Vējo vēsumiņš tāds kā jau metro stacijās reizēm tas caurvējš tāds. Ar interesanto nenosakamo, nu jā, to smaržu, kas tā ir tā kā tāda bišķi gumijas, bišķi kas. Kaut kāda ir megalofobija vai ne kaut kas tāds. Akalla mums vajag akalla. Akalla līnija līdz kistai. Tāda mums tā piecīgā istabiņa. Bet nu toties vienīgais, kas bija cenā tādā Stokholmā ap 50 eiro. Un rajons te tieši šai vietā jau labs. Gusus taisīja savu veco rotaļu virtuvi. Jo viņam jāpabaro sunītis. Tā, neaiztaisīja leduskapti. Visu kasti izņēmām ar to, kas vajadzīgs. Sapratu, no sākuma sāku cilot no kastes ārā tur, ko vajag. Sapratu, ka jāizcilā visa kaste maisiņā jāsaliks. Beigās nosprāvu, dafīgi es to kasti cilāju ārā. Vienkārši atnesa visu kasti. Te brokastīm un šim vakaram un rītam sataisīt arī maizi. Vēl kas te nedeg šitā lampa? Deg gan jau. Cita lieta. Gaišāks skats uz dzīvi. Nostaigājām kaut kāds 20 kilometrus. Kurpes, kuras līdz šim uzskatīja pat visai ērtām. Beigās jau pie 20 kilometriem ir uzbērzušas man tulznas. Un tā. Bet nu tas jau sīkumi.